praktiski padomi, ko es te kolekcionēju, ko, kā jau es rakstīju, jūs man visi palīdzējāt veidot, gan šo te semināru, ko patiesībā es veidoju aptuveni 2 gadus. Mākonīši, kur izglāba mūsu vakarus. Mums tas bija tāds sarežģīts laiks. Stefans bija pavisam tikko maziņš, tikko piedzimis. Mēs vispār nedabūjām pagulēt. Un mēs vakaros, tad, kad ir jāsāk kalns gāzt, tas ir likt bērnus gulēt, vispār nav spēka. Vienkārši. Ne pacietības, ne spēka. Un tāda sajūta, ka viņiem būtu pašiem tas viss jāprot, bet viņi, protams, neprot. Un tad, lai nebūtu tā, ka vecāki ir tie ļaunie, kas dusmojās, ja vakara darbiņi nav padarīti. Es uz sienas uzzīmēju 2 mākonīšus, mums bija tādas sienas noplēstas, tāpēc mēs tur zīmējām visādas mūtenes, tur margaritas stāras zīmējumi. Un tad ir tā, ka nevis vecāki dusmojās, bet gan no mākonīšiem sāk līt lietutiņš. Ja darbiņi nav padarīti. Un mākonīši simbolizēja 2 stundas. Kad rīt 1. stunda, bērni vēl nepazina pulksteni, es krāsoju pamazām ciet mākonīti. Viņi man bija mazgājami, es viņus izmazgāju vakarā, sākās vakara stundas, sākās vakara mākonīši. Un mums 1. stundā jāpadara darbiņi, zobiņi, gultiņas, tur viss. Un ja tajā 1. stundā darbiņš nav padarīts, tad no mākonīša sāk līt. 2. stundā mēs lasām pasakas, pavadam laiku kopā, un mēs esam tur jau mikšanas procesā. Un tas tiešām mums tajā brīdī izglāba mūsu vakarus, mūsu ģimeni ļoti izglāba. Tagad jau ir vienkāršāk. Mēs vienkārši pasakam vakara stundas, un viņi jau zina, kas tas ir un kas ir jādara. Tad tas viss ir ēdienkarte, kad tā ir sarakstīta jau iepriekš. Sanumurēt no 1 līdz kaut kādi 15 pamatēdieni, ko mēs ēdam, tur, sākot no kartupeļiem, salātiņiem, zupām, visu jebko. Un tad es vienkārši to cipariņu ierakstu. Man tur būs 2 makaronus uzvaršu, 3 sardeles, 4 ar tomātu salātiem. 2, 3, 4 man tajās pusdienās tajā dienā tur būs. Un viss. Un to pat pēc tam var darīt kāds cits cilvēks, ja šis ir pie leduskapja piestiprināts. Deliģējam auklīti kādu citu vai vecāko bērnu, lūdzu uztaisa to cipariņu, kas tur ir uzrakstīts. Gadžetu lifehacki, latviski runājot. Tas ir gudrie telefoni un pulkstiņi mums ļoti var atvieglot procesus galvā. Mums nav galvā jānēsā tas viss. Mēs varam saprogrammēt, un tad vajadzīgajā brīdī mums nozvanīs uz rokas, pulkstenī, telefonā, vienalga, kur visur zvanīs. Brīdī, kad tev pilnīgi jebkas, ko tu negribi nēsāt galvā, liec iekšā telefonā, pulkstenī, un viss tev tur zvanīs. Tāpat arī ir aplikācijas, kas palīdz organizēties. Ja? Iepirkumu grozs, piemēram, mēs vienu brīdi aktīvi lietojam tādu aplikāciju Buy Me a Pie. Es ielieku mājās, sēžot visu, kas mums ir aptrūcies, vīris braucot no darba, jau redz savā telefonā sarakstu, kas veikalā ir jānopērk. Mēs ienākam veikalā ar sarakstu, nevis grābjam no plauktiem, ko pagadās tajā brīdī, kad jau gribās ēst un tiešām nopērts 5 reizes vairāk nekā vajag. Bet to mēs šobrīd izmantojam mazāk, jo ir pārtikas piegāde, kas ir vēl foršāk. Tu neko lieku arī neieraugi plauktos, jo tu nemaz nenokļūsti veikalā. Pārtikas piegāde lielās pilsētās jau ir, es domāju, ļoti pieejama. Ja kādam vēl nav, tad novēlu, ka drīz parādīsies. Dienas reste. Kas tas tāds ir? Tā ir tāda, kaut vai ar brīvu roku var uzvilkt, kā man te ir iezīmēts. Diena sadalīta 3 daļās. Rīts, diena, vakars un 3 sfērās. Sev, ģimenei, citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka es tajos blakus lodziņos reizē nerakstīšu. Ja? Tātad man visticamāk nebūs vienlaicīgi jādara gan sev, gan ģimenei. Ja? Es neiesaku katrā ziņā tur sēdēt, baudīt savu kafiju un reizē vēl ģimenei mazgāt drēbes. Tas īsti nav pat iespējams. Ja? Bet principā tās supermammas, kas visu var ar vienu roku to, ar otru šo, es neiesaku. Tas tiešām ļoti izsmeļ. Tas tomēr pazemina produktivitāti un tikai rada ilūziju, ka es visu varu, es ātri tiku galā ar 5 darbiem reizē. Rezultātā tas nenes labus augļus. Un starp katru dienas daļu ir antrakts. Beidzās rīta daļa, es sevi palutinu kaut kādas 10-15 minūtes, kaut ko foršu sev, nezinu, kafijas krūdzi, man patīk, piemēram, iziet terasē ielpot svaigu gaisu, jebkas, vai vienkārši ieslēgties toaletē, aiztaisīt durvis, iebāzt austiņās kaut kādus ausu aizbāžņus un nedzirdēt, kā bērni laužās durvīs. Aizvērt acis, lai to neredz. Bērni izdzīvos, 5 minūtes viņi izdzīvos, nekas traks nebūs, bet man būs antrakti. Ja galvenais spēt atslēgties tajā brīdī. Antrakta sarakstam ir jābūt gatavam jau iepriekš. Nav tā, ka tagad es domāju atpūsties, no ko lai dara, kamēr es domāju, ko darīt, jau laiks ir pagājis un atkal viss sākās nākamā dienas daļa.
kas ir ģimenes resti. Tas ir atkal tas pats rīt, diena, vakars, bet nu jau sadalīts es, vīrs un bērni. Un tur ir piemērs, kā mums savulaik bija tādā grūtā laikā, kad es izgāju no dekrēta, mums bija 3 bērniņi, katram bija režīms, mēs abi strādājām, man vēl mājmācībā bija bērni, un tas bija diezgan tāds intensīvs laiks. Man bija tabula, kuru es katru dienu iepildīju, kas kurā stundā notiek, ko daru es, ko dara vīrs, kurš tajā brīdī pieskata bērnu, un tad es tā pa horizontāli redzēju, kādā situācijā ir mūsu ģimene dotajā brīdī, un kurš būs tas moments, kad es varēšu bērniem uzlikt multeni, pati padzert kafiju.